Nereti saka, ka dzelzceļš tas ir sabiedriskā transporta sistēmas mugurkauls. Tieši tādēļ Rīgā aktīvi tiek izbūvēti mobilitātes punkti. Šodien viesojamies nesen izbūvētajā mobilitātes punktā Bieriņi bērnu slimnīca, kas kļuvis par visai svarīgu pieturas punktu Pārdaugavā. Bieriņu bērnu slimnīcas mobilitātes punkts ir viens no 15 pašvaldības īstenotajiem mobilitātes punktiem. Tie tiek izbūvēti saistībā ar dzelzceļa integrāciju. To mērķis ir padarīt ērtāku infrastruktūru, un tie tiek īstenot ar Eiropas Savienības kohēzijas fondu finansējumu. Skatāmies attiecībā uz finansējumu, tad šeit, protams, ir izmantots Eiropas Savienības finansējums ar pašvaldības līdzdalību. Kopējās izmaksas ir 850 000 orientējoši, no kuriem daļa tad sastāda Eiropas Savienības finansējums un atlikušā daļa ir pašvaldības daļa. Mobilitātes punktu izbūve būtiski modernizē Rīgā esošās dzelzceļa stacijas, kurās agrāk bija nolietoti peroni un to infrastruktūra bija novecojusi. Latvijas dzelzceļš ir ieguldījis lielu darbu sakārtojot peronus, tos pārbūvējot. Savukārt šajā Bieriņu bērnu slimnīcas stacijā perons ir izbūvēts no jauna, jo šī stacija ir pārcelt uz jaunu vietu. Un, ja mēs runājam par to apkārtējo infrastruktūru, tad arī lielākā daļā stacijas šī pieejas ietves vai kaut kāda iespēja piekļūt uz staciju vai no stacijas uz blakus teritoriju, uz autobusu vai uz jebkuru citu vietu, bieži vien viņa bija apgrūtinoša. Mums ir arī tādas stacijas, kur mēs realitātē pirms projekta uzsākšanas, piemēram, no stacijas perona, lai to aizietu līdz tuvākajai ielai vai ietvai, to bija jāiet pa vienkārši taku iestaigāt. Ja. Un praktiski mobilitātes punkts, tā mērķis ir padarīt šo vidi ērtāku, lai cilvēkiem būtu ērti viņu lietot. Un tādā veidā pašvaldība cenšas panākt šo paradumu maiņu, ka cilvēki izvēlās par labu sabiedriskam transportam, dzelzceļam, vai arī atnākt ar kājām, atbraukt velosipēdu, lai varētu pārsēsties no viena transporta veida uz otru. Mobilitātes punktos tiek sakārtot apkārtējā infrastruktūra. Iespēja robežās ir uzlabota satiksmes drošība, sakārtojot pieejas, izveidotas gājēju pārejas, uzstādīts jauns apgaismojums. Arī šajā mobilitātes punktā ir ieviesti dažādi labiekārtojumi elementi. Ir izvietoti dažādi formāti velostatīvi, apstādījumi. Ir soliņi, atkritumu urnas, ir vieta, kur padzerties ūdeni, attiecīgi publiskais krāns. Šo punktu galvenā īpašība ir tā, ka tie ir ērti. Šobrīd gan velostatīvi ir tukši, un pašvaldība vēlētos, ka tie būtu pilnāki, taču pašvaldības saprot, ka tas ir pirmais gads. Paradumu maiņa notiks pakāpeniski. Cilvēki, braucot garām ar vilcienu, varēs redzēt, ka šeit var atstāt velosipēdu un tālāk braukt ar vilcienu. Bieriņu mobilitātes punktā gan nav pievests sabiedriskais transports, taču Rīgā ir mobilitātes punkti, kur sabiedriskais transports tiek ievests pašā mobilitātes punktā. Tāds apjomīgākais mobilitātes punkts ir Zemetāne, kas arī ir Eiropas Savienības finansējums, laikam tikai cita programma, un tur, protams, ir eskalators un citas lietas arī. Attiecīgi šie mobilitātes punkti, tie risinājumi, kas ir pielietot, pamatā ir ļoti līdzīgi visos, bet atsevišķi ir atkarīgi no tā, varbūt kurā vietā viņi atrodas un kas viņiem atrodas blakus. No tā tad mainās varbūt tas tvērums tam punktam kā tādam. Ņemot vērā, ka Bieriņu bērnu slimnīcas pietura ir pārcelta no bijušās Atgāzenes stacijas, kas atrodas tālāk Ziepniekalna virzienā, ir jāņem vērā dažas nianses. Esošā infrastruktūra Atgāzenes stacijā bija novecojusi. Slimbaks bilst, ka ir arī mobilitātes punkti, kur tūmā esošajiem iedzīvotājiem ir jāpielāgojas pie pārmaiņām. Taču pilsētas mērogā kopumā skatoties, ieguvums ir lielākajai pilsētas daļai, iegūstot sakārtot infrastruktūru un iegūstot ērtu un drošu vietu.